pilsētu ir vismaz 2 dalītās vākšanas laukumi, kur privātie iedzīvotāji var nodot savus sašķirotos atkritumus, protams, bez maksas. Ja viņi ir, katram laukumam ir savs pārzinis, ja viņi ir aktīvi šķirotāji, ja tas pārzinis redz, ka viņi atved tiešām būtiski sašķirots kvalitatīvs materiāls, viņiem ir tāds tā kā talons, kurā iespiežot zīmogu, sakrājot 5 zīmogus, viņi var dabūt atlaidi no sadzīves atkrituma apsaimniekošanas. Ļoti reāls finanšu instruments, teiksim, kā varētu ietekmēt. Jūs minējāt par Igaunijas pieredzi, ka tur ir jāmaksā 10 reizes vairāk par nešķirotiem atkritumiem. Vai jūs esat pie kāda vērsušies ar šādu iniciatīvu, ieviest kaut ko tam līdzīgi arī Latvijā, ja jā, pie kā un kāda bija attieksme? Te gan jāsaka, ka mēs neesam šīs te idejas paši tā teiksim, sākotnēji iniciatori. Es zinu, ka vairākas reizes Lasuā, tas ir Latvijas atkrituma apsaimniekošanas asociācijā, to jautājumu ir pacēlis gan Reinas Ceplis no Lasila un Tikano jeb Hoētika. Tāpatām citi par to ir runājuši, bet tas jautājums ir tīri politisks, un to būtībā var pieņemt vienu lietu, to var pieņemt valdība, otra lieta, par to var domāt Rīgas doma. Asociācija to jautājumu ir pacēlusi, ko Rīgas doma var par to pateikt. Tūlīt mēs uzzināsim, Askoldi, jums jāpaskaidro, vai mēs nevaram paņemt igauņu piemēru, jo latviešiem taču ir ģenētiski problēma, viss, ko dar igauņi, ir labāk. Mierināsim sevi ar tādu domu, tad mēs gribam, un mēs esam to centušies izdarīt, bet pirms tam jāsakārto pamati. Nevar uz šķobīgiem pamatiem tad uztaisīt labu sistēmu. Un, diemžēl, šie atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi, tā kā viņi nonāks te jūs priekšā, katrs pateiks ļoti skaisti norunās. Bet faktiski viņam ir katram savs intereses, un sasēdiet viņus pie viena galda, viņi rīkli viens otram pārkodīs savu interešu vārdā. Un mēs pašvaldību, diemžēl, šobrīd, mēs nevaram pārkāpt pāri šīm viņu biznesa interesēm, kuras ir pamatots, kurām tā arī ir jābūt, tas ir pareizi. Un tad, kad viņi beidzot būs savā starpā izplēsušies, mēs visu laiku esam gatavi. Un tas pats pieminētais Reinas Ceplis ir tas, kuram pateicoties mums tā reforma arī lielā mērā ir izgāzusies. Labi, paldies tam Ceplim, bet viens jautājums. Ja jūs tagad izsludināsiet jauno savu superkonkursu, varbūt vienam apsaimniekotājiem uz vienu Rīgu, tad jūs taču konkursā varat šitādus nosacījumus sarakstīt, šito visu fantastiku no katras pasaules labākajiem piemēriem, un mēs kļūstam par labākajiem, nevis sliktākajiem pasaulē. Konkurss ir pēdējā stadija. No sākuma tad valstī jāsakārto likums, kurš ir atvērts. Pēc tam Rīgas domē jāpieņem saistošie noteikumi, un tā, lai pašvaldība lietu ministrija atkal viņus neatmet atpakaļ. Es ceru, jā. un tad, kad būs šie saistošie noteikumi, tad uz viņu bāzes mēs nonāksim līdz konkursam. Ja? Un tad vēl jāskatās, kādu tad to daļu no tās saimniecības tie paši operatori būs gatavi atdot pašvaldībai, un ko viņi gribēs paturēt sev. Okay, labi. Jo dziļāk miskastē, jo vairāk to tur. Labdien, Uģis Krūmiņš, GSE Latvija. Man ir tāds produktu pārstrāde kā lokšņu stikls. Jūs minējāt stikla lauskas pārstrāde, bet vai lokšņu stikla tiek pārstrādāts? Tieši tā, tiek pārstrādāts. Par ko? Par ko viņš kļūst? Viņš tieši Latvijas konkrētajā situācijā viņš kļūst par pudelēm. Un kur viņi var nodot? Viņi var nodot pie mums. Ekorevers, tas ir Nautrēna iela 12, tas ir bijušā Juglas papīra fabrikas teritorija. Arī braucat un savācat, vai ne? Braucam un savācam, bet esam ļoti uzmanīgi, jo ir daudz maleči, kas ir gatavi, lai mēs atvedam konteineru, noliekam viņu piemet gan ar stiklu, gan ar visu pārējo, kas viņu prāt ir otrreizējā izēviela. Un tad tas mums ir jāved uz getliņiem. Tad mēs to nedaram. Ne, Latvijā nepārstrādā. Latvijas stikls iet uz paņevēžu stiklu, jā. Tā. Vai viss sašķirotais materiāls pēc tam tiek pārstrādāts? Un, ja netiek pārstrādāts, vai viņš tiek uzglabāts kaut kā, līdz viņš tiks pārstrādāts, vai kāda tā sistēma ir? Tur mums rādīja, ka mēs esam slikti pārstrādātāji. Mazākā trešdaļu, taču tur bija tas slaids, parādiet mums viņu vēlreiz.
Bet jūs tikmēr varat atbildēt, kas notiek ar to, kuru nepārstrādā, vai viņu uzglabā, lai kādreiz, kad tehnoloģija attīstās vai kaut kā savādāk, jūs varat to darīt? Nē, uz doto mirkli mēs necenšamies veikt kaut kādus uzkrājumus materiāliem, kuri varbūt varētu tikt pārstrādāti. Mums ir kaut kādi elektronikas kalni, kas ir uzkrāti un kuriem pielietojumi mēs gaidām. Uz Ķīnu jāved. Jūs dzirdējāt, ka Ķīnā 70% uzpērk vēl klāt? Tieši tā, to mēs arī darām. Tas tiek plānots? Būtībā otrreizējo izēvielu nozarē nav otra tāda spēlētāja kā Ķīna, jo Ķīna nosaka absolūti visas cenas. Super, mēs no sākuma viņai aizvedam savu miskasti, viņi no mums nopērk, un pēc tam mēs pārmetam, ka viņi CO2 ražo pa daudz, ja? Tieši tā. Baigi godīgi tie eiropieši. Un vēl pie kam viņu tās atkritumu šķirošanas vai otrreizējo izēvielu šķirošanas metodas ir absolūti vidē draudzīgas, jo to dara cilvēki. Ok, labi. Es varbūt arī gribēju par labiem piemēriem pateikt, jo nav tā, ka nav mājas, kurās Rīgā, kurās netiek šķirots, jo mums ir laba sadarbība ar Kaivas ielu. Tur ir vairākas jaunās mājas, manuprāt, kaut kādas 6 vai 8. Mēs sākām to sadarbību kaut kādus 2 gadus atpakaļ, un mēs jau tā kā mums bija zinām pieredze ar dalīto vākšanu, tad mēs bijām ļoti prasīgi, lai būtu katrā mājā atbildīgais, lai viņi konkrēti nāktu uz visām sapulcēm, vismaz sākuma periodā. Un tas tiešām notika. Jo mēs teicām, 3 mēnešu pārbaudas laiks. Ja tajā laikā mēs redzēsim, ka tas materiāls ir tāds, ko var pārstrādāt, mēs turpinam strādāt. Ja ne, mēs to nevaram vienkārši atļauties. Paldies liels! Man likās, ka ir skaidrs, mums jāskrien uz priekšu pēc programmas laika. Ja ir vēl kādi individuāli jautājumi, tad uzdodiet puišiem, viņi sēdēs pēdējā rindā tur un gaidīs uz jums. Paldies! Jūs arī, es saprotu, skrienat tā kā traks uz citiem pasākumiem. Jāšķiro. Skrieniet!